Pulkstens ir bez 20:12. Atbrauc bez 5:11 uz Laiveni. Piebrauc modas, tas no 5:30 un kādas, minūtes 20 atpakaļ brauc malā. Cops teica kāds 10, bet viss pamukuši, nevienu nav noķēris. Redzēs, kā man ies. Sākšu es ar, uz ko vakar es noķēru šito kubiju 7 soli. Jā, vispirms liels paldies Norbertam par dāvinājumu. Būs ko testēt šodien. Viss jau netestēs, bet viena daļa būs jāpatestē. Tur daudz tādas firmas. Tie mānekļi kādas man nekad nav bijušas un ko es nemaz nezinu. Es šodien skatījos to internetā. Kaut ko jau atrast, bet man tādas nebija zināmas tādas firmas. Neatceros. Bija jau tur Strike Pro cūkas arī. Tās jau es zinu. Viss laivas pamukuši. Jā, kamēr es krāmējos, 2 bija modas un te vēl viena bija tie. Kas jau no rīta, protams. Ir nav, ko tu mocīsies. Jā, baigi iet zāles šitie puņķi. Un līmenis ir nokritis vispār nejēga. -11. 0,11, protams. Ja būtu -11 metru, tad te ūdens nebūtu šī vietā. Jo te dziļums ir labi, bišķi pāri pa metru. Un aizgāja, šitā bija laba. Laba zivs bija. Tāpat tā kā modern. Šitā jau vakar 3-4 kilo varēja būt. Trešā metienā. Jau zivs pamuka. Bet vismaz ir zināms, ka te ir zivs. Gribēju stāstīt par to, kāpēc tās potina pareizi jau ir, jā. Es jau sāku. Pirmo reizi spinningot sāku, man liekas, 75. 6. gadā. Kaut kā tad vajag būt. Skolā gāja, precīzi jau neatceros. Protams, ka tajā laikā spinningoja Inerts Polē no zvaigznītēm. Tā es esmu pieredzis. Beznēts Polu spinningu uz makšķerēm es sāku ātrāk likt. Uz puldiņu makšķerēm. To jau iesāku, man liekas, 90. gados. 90. iesāku beznēts Pols, bet tas bija, puldiņu makšķerēm. Jā, šodien te būs baigi grūti šitām zālēm te jācīnās. Un spinningam es pieliku, man liekas, pirmo beznētas polu. Vai 90. gadu beigās, ja pat 2000 sākumā. 2000.
Tā kā diezgan ilgi zvaigznītēm nospinningoju. Tāpēc man tā ir, nu, es pierādzu, ka spola augšā tīt, nu, ko darīt. Iemācīties, ja, protams, var, nu. Bet bieži jau es aizmirstu, kad tā ir pierādzi visu tik pulk gadus. Nu, gruntenēm es vēl joprojām izmantoju zvaigznītes spolas. Nu, tikai feederiem mani bezunēts. Bet parastām jūras gruntenēm mani zvaigznītes spolas. Viņas jau kādreiz bija grūti dabūt. Nemaz te tā Liepājā viņas nevarēja dabūt. O, nu, ako. Nu, viņi ķēr, bet nesaķēr, nu, kas pa lietu. Otrā caukti. Bet nu tik īsā laikā jau 2 copas, tas ir. Būs sanākušas te līdaks, nu jā, līmenis krītās un šitie puņķi un ūdens paliek silts. Noteikti jūrniecis iet ārā uz jūru. Nu, pagaidām te nav jēgas citur braukt. Es ankojas iemetu stāvu uz vietu. Jāmētā tepat, nu, kaut kur pa šo rajonu. Varbūt kaut kur bišķi būtu jāpabrauc, kur mazāk varbūt tie puņķi iet. Citādāk tā jau ir baigi grūti, ka tu visu laiku ķerās. Spēja tik kabināt nost. Labi, vēl pāris reizi iemetīšu, tā pamēģināšu patestēt. Jaunās, ko uzdāvināju. Jā, un kas ir ar tām gruntenēm? Nu, kas man ir tie jūras kārt? Nu, viņi jau nav jūras, viņi lētie ķīniešu kārt skaitās. Bet, nu, galīgi lēti tie. Nu, teleskopiski. Un es, teiksim, vienā pamēģināju pielikt bezunētas spolu. Nu, lēto jau, protams, pielikt. Trešā copa tikko. Normāls zivs. Pa 2 kilo būs.
Bez 8:12 noķē. Dzeltens sarkans, zila mugura un bišķi mēls. 7 colu Lucky Jones, kubīra. Nu, jāmēģina jau te kaut kā starp tam zālēm vilkt. Bišķiņ steipa daudz, varbūt būs jāpabrauc tuvāk Dambenā, būs, ka tur ir bišķi mazāk. Jā, un nepateicis, laikam līdz galam neizstāstīju par tām zvaigznītes spolēm, par tām gruntenēm, kāpēc es viņas lieku. Nu, cik man viņas jau tur. Nē, nu ir man daudz, bet nu viņas jau viss lielākā daļa ir tomēr jaunākās ir kaut kādas, nu, varbūt tikai 90. gadu sākums. Bet, nu, daudziem man viņas aizgāja postā kādreiz, ka gāja jūrā uz butēm. Viņas jau tā kā alumīniku, tā žilka, tin un vecās mājās man mitrumā stāvēja. Viņš jau oksidējās tas alumīnijs un viss sadurknā. Nu tieši, tie uztinami. Nu, tieši iemet, nebūs jāpabrauc kaut kur, varbūt jāpameklē kaut kur ir bišķi mazāk. Šitie jau nav iespējams. Tieši šitai vietā, nu jā, nu te tieši tas stūris, te viņi nāk, labi pabrauks kaut kur citu. Vēl vienreiz mēģināšu iemest. Nu, ot, un es ar to inertu zvaigznes spolu, nu, Ņevskai viņi bija, nu, nosaukums. Bet, nu. Tā jau, es domāju, lielākā daļa zina, kas ir zvaigznes spolu inerts. Nu, jaunieši jau vēl droši vien, kad nezina, bet, nu. Un es ar viņu šito, kas man ir tie kārt, ko es jūrā eju uz grunteni. Nu, ne tikai jūrā, es tāpat uz zušiem un uz vaidzelēm tāpatām. Es vienai te jūras gruntenei pieliku tādu lēto bezinertu spolu. Nu, es ar zvaigznīti varu iemest vismaz 15-20 metru tālāk nekā to bezinertu spolu. Nu, jūrā tomēr es lieku un uz gruntenēm 0,4 auku. Nu, parasto monofilo, ne jau pītu. Es pat zušiem pavadiņu lieku 0,4. Vismaz drošāk, ka nenogriezīsies, lai gan ir nogriezies arī uz 0,4. Nu, 35 tievāk jau nu taču nav ko likt. Butēm ir vienalga, cik rasni. Un zušiem vēdzelēm vienalga. Tas te varbūt uz tādiem brekšiem tur vajag tievāk. Un nepinās, jo rasnāk, jo mazāk pinās, tas arī fakts. Kā tu pieliks kaut kādu 0,2, 0,25, tā jau tev sapīsies tai gruntenei ātri viens, pēc tik mainīt pavadus. Mēģināšu uz šito gumiju. Nu, vakardienas dāvans.
post viņi daudzās vietās, bet nu nekādu uzrakstu es tur neatradu. Nezinu, kas pa filmu. Bet izstāsts līdzīgi tādu. Nu garums 21 centimetrs. Jā, iet ja viņi labi. Nu šitās lielās ja viss iet labi. Bet nu var redzēt, ka uz šito cops ir bijuši. Mēģināšu atrast, kur iet bišķi mazāk tev zāles, šitie puņķi. Nu. Te jau nav iespējams tam katrā metienā viņi pieķerās. Vai nu pie aukos, ir pie gumijas, ir pie āķiem, gan visur. Vai tu jāpabrauc. Viss tā, ka nav tieši pa kur straumu, varbūt, ka bišķi mazāk ikautiem. Nu, šī vietā bišķi mazāk ir. Nu, vēl iemetīšu reiz 5 ar šo un tad testēšu kādu citu. Te bišķi mazāk iet, bet nu jau pieķerās. Testēšu nākošo gumiju. Šitā ir 23 centimetri, tik liela man pirms tam nebija neviena, man lielākās 20. Nu, cūkas. Rakstīts Iris Popeja 23. Nu, kas te vēl ir? Šitāds burts. Es mājā pierakstīju uz lapiņu, kas tā pa filmu. Nu, man tādas nekad nav bijuši, bet, nu, patestēšu bišķi. Nu, cūkas ir 23, ir ļoti smagas, šitā nav tik smaga. Tur ir speciāli klātvēji. Jā, šitā paša var lēni tīt. Iet diezgan augstu, bet mums seklā ezera tā kā vajag. Nu, testēšu tagad šitādu. Uz astes rakstīts gatava. Nu, tādas man nekad nav bijuši. Nu, redzēs, kā šitā iet. Šitā laikam 18 centimetri. Šitā rasnāk, viņi iet bišķi dziļāk. Bišķi ātrāk jātiek. Tās ir šitādi labi. Nu, ir kā bišķi mazāk tā zāles palikt. Varbūt vajag pabraukt apakaļ. Vēl patestēšu šitādu gumiju. Nu, te pieliku vienu āķi. 18 centimetru gumiju. Jā. Rakstīts uz astes SZ. Es atradu, kas tā pa filmu, bet aiznesu.
Ja būs copi, tad uzrakstīšu. Varbūt, kad copi beidzās, tas moments bija un vairāk, Šitā tā interesanti iet, tāpēc, ka viņi plata. Divos bija 4. copa. Uz Lucky Jonesku bija 7 klasika. Varbūt, ka sāksies ar to copu, ja tā sākuma bija tikko kā sākuma. Tam jau nebūtu. Nebūtu te tā jāmokās ar tiem zāli. Stāv māte un nes viņas tam spēti kabināt nost, un tas ir. Kurā metienā nav, tad ir gandrīz jāpabeidinās, ja gadās, ka nav. Kāpēc vien tāpat? 10:02 bija 7. copa, bet pēdējās 3 viss tādas tikai noparina un viss. Jā, jaucīņa zālēm šodien. Bija 8. copa, bet viss šitās tādas patiešām būtu mazās viss, tās ir tik negribīgi ņemt. Bišķi mazāk zāles palika, tā sākuma jau bija vispār.